Kārtējie Ziemassvētki atkal ir pagājuši. Vai mēs kaut ko paņemsim no šiem Ziemassvētkiem līdzi arī nākamajā gadā? Tad, kad mēs atgriežamies atpakaļ pie Jēzus piedzimšanas stāsta, tad mēs pavisam skaidri tur ieraugam divas arēnas. Tā pirmā ir Betlēmes gandu lauki. Te notiek varenas lietas. Nakts vidū pēkšņi atspīd spoža gaisma, parādās eņģelis, kas pasludina Jēzus piedzimšanu, dzied debesu koris. Grandioza dieviškā manifestācija, vienreizējs notikums, par kādu mēs nelasām nekur citur Bībelē. Un tas notiek nevis kāda viena cilvēka sapnī, bet visiem klātesošiem pavisam reāli telpā un laikā sadzirdām un saskatām. Kas kļūst par šīs manifestācijas lieciniekiem? Kam ir domāta šī atklāsme? Ganiem. Vienkārši cilvēki, sabiedrībā nepamanām ļaudis, nevis kādas elitāras personas, nevis valdnieki vai reliģiskie tautas vadoņi. Nevis viņi saņēma pirmās ziņas par piedzimšanu. Pavisam svaigas ziņas, vienlaicīgi ar pašu piedzimšanas notikumu. Bet tas, kas notiek tur naktī ganu laukos tik grandiozi, tas nav galvenais notikums. Tā ir tikai dieviška zīme tam, ka kaut kur citur, Betlēmē, notiek pasaules vēsturē lielākais notikums. Notikums, par ko jau senas pravieši sludinājuši. Notikums, kas gadsimtiem ilgi jau ir bijis ticis gaidīts. Tur piedzimst Jēzus. Tur Dieva dēls kā cilvēks ienāk šajā pasaulē. Un tur nav nekāda ārējas spožuma. Nav ne eņģeļa vēsts, ne debesu kora. Neviens nepasludina par bērnu piedzimšanu. Ir necila silīte, izmocīti noguruši vecāki, nekādas godības. Divas arēnas. Dieviškais notikums, bērna piedzimšana, nabadzība silītē un dieviškā notikuma zīme, grandioza dieviškās manifestācijas pasākums ganiem. Arī šodien Ziemassvētkus pavada īpašas zīmes. Vispirms jau mēs ieraugam tās cilvēciskās zīmes. Veikals, katlogi, preču klāsts, dekorējums, eglītes, Ziemassvētku veči, labdarības akcijas. Vai tas ir Ziemassvētku kodols? Nē taču. Tās ir redzamās, cilvēciskās Ziemassvētku zīmes. Ar Ziemassvētku patieso būtību tam nav nekādas nozīmes. Kristiešiem arī gadu gaitā ir izstrādājušās savas Ziemassvētku svinēšanas tradīcijas. Ir izveidojusies kāda īpaša Ziemassvētku noskaņa, eglīte ir atradis savu vietu dievkalpojumos. Svecītes tiek aizdedzināts, mēs zinām īpašas dziesmas, skaisti ļaužu pārpildīti dievnami, koncerti. Vai tas būtu Ziemassvētku kodols? Protams, nē. Tās ir tikai cilvēku izveidotas kristīgu Ziemassvētku svinēšanas tradīcijas. Cilvēciskās Ziemassvētku zīmes. Gani neapstājās pie grandiozās dieviškās zīmes. Viņi cēlās, viņi gāja, viņi meklēja Betlēmē un atrada Jēzu. Tas nemaz nebija tik viegli.
Norādes bija diezgan skopas. Bērns būs autos ietīts un silē gulošs. Nakts vidū vajadzēja klauvēt pie daudzām durvīm, uzmodināt varbūt daudzus cilvēkus, droši vien noklausīties arī kādus neglājmojošus pārmetumus, bet viņi atrada. Ziemassvētku centrs nav ne cilvēciskās, ne dievišķās zīmes, bet Dieva dēla piedzimšana. Eņģeļu vēsts, debesu koris, tā ir tikai zīme. Silīte, tā ir tikai zīme. Eglītes, vecītes, skaistās Ziemassvētku dziesmas, klusa nakts, svēta nakts, īpašā noskaņa, krāšņie dievkalpojumi. Tikai zīmes. Cita dieviška, cita cilvēciska. Nepaliec pie zīmēm. Tev ir jāiet tālāk. Cik tālu mēs šajos Ziemassvētkos būsim aizgājuši? Ja mēs apstāsimies tikai pie zīmēm, vienalga vai cilvēciskām vai dieviškām, tas būs daudz par maz. Līdz Jēzum un līdz Ziemassvētku būtībai tad vēl ir ļoti tālu. Pie cilvēciskām Ziemassvētku zīmēm šodien apstājas visa rietumu pasaule. Pie dievišķām zīmēm šodien pulcējas kristieši. Arī pie silītes stāv daudzi ar savām diskusijām, pētījumiem, strīdiem, bet arī silīte ir tikai zīme. Jo tev šodien pestītājs dzimis. Neļaujies aiz daudzajām Ziemassvētku zīmēm pazust šai personīgai vēstī. Tev dzimis pestītājs, un tev viņš ir jāsastop. Un sastapšanās ar Jēzu mums neļaus nogrimt svētsvinīgā noskaņojumā, kādā garīgā labsajūtā, bet tā izmainīs un atjaunos visu mūsu dzīvi. Un ar šo izmainīto, ar šo no jauna Jēzus satverto noskaņu, mums ir jāieiet jaunajā gadā. Svētīgi jums visiem nākamo gadu!